Igaunijā Peipus ezera krastā ir vairāki vecticībnieku ciemati. Tās ir samērā noslēgtas kopienas ar savu kultūru un tradīcijām. Vecticībnieki ir Krievu pareizticīgās baznīcas strāvojuma pārstāvi, kuri atsacījās pieņemt patriarha Nikona reformu un turpināja pieturēties pie vecā rituāla. Krievijas impērijā viņus dēvēja par šķeltniekiem un pakļāva represijām. Bēgot no Krievijas valdības vajāšanas, pirmie vecticībnieki Igaunijā ieradās 17. gadsimta beigās. Apmetās un joprojām dzīvo ciematos Peipusa ezera krastā. Vecticībnieki pazīstami ne tikai kā smagā darbā rūdīti izveicīgi zvejnieki un celtnieki, bet arī kā sīpola audzētāji. Mūsdienās Igaunijā darbojas 11 vecticībnieku draudzes ar aptuveni 15 000 biedru. Jāpiebilst, ka Latvijā dzīvo nepilni 8000 vecticībnieku. Gandrīz visi Peipusa vecticībnieki ir radinieki, kaimiņi vai paziņas, jo jauktas laulības notiek reti. Viņi krasi nošķir pašu un svešos cilvēkus. Kolkja ir raksturīgs vecticībnieku ciemats, kurā ciena un kopj senās tradīcijas. Ciematā ir izveidots tradīciju un turisma informācijas centrs. 2 reizes nedēļā te sanāk ciemata sievas, šuj, izšuj, darina suvenīrus un saimniecībā noderīgas lietas. Arī cep un vāra un pat izdod grāmatas. Dažādas rokdarba prasmes tiek nodotas no paaudzes paaudzē. Ik pa laikam uz Kolkjas ciemu tradīciju centru brauc igauņu mākslinieki no Tartu un Tallinas, lai iemācītu ko jaunu. Kā smējas ciema rokdarbnieces, tā veidojas vecticībnieku tradīcijas ar igauņu piesitienu. Par centra darbību stāsta tā vadītāja Larisa Fiļipova. Mūsu centrā notiek dažādi pasākumi. Svētki, kurus rīko centra dibinātāji Anne Gusone, sīpolu svētki, pankūku svētki. Ziemā daudz ļaužu sanāk, lai izbrauktos ar skreju ragavām. Tad visiem tiek arī cienasts, un cilvēki ir ļoti apmierināti. Peipusa vecticībnieku ciemata iedzīvotāji ir slaveni ar savu prasmi sīpolu audzēšanā. Te vienmēr ir bijuši labi zvejnieki, celtnieki un sīpolu audzētāji. Tā iegājies jau no mūsu vecmāmiņām un vectētiņiem. Tagad jaunie būvē siltumnīcas, audzē gurķus, tomātus. Sīpols pārdot ir grūti, jo lielveikali ir pilni ar lētiem ārzemju sīpoliem. Turisti labprāt pērk mūsu sīpols, pareizticīgo cukuru, ko mēs šeit kausējam un iepakojam. Arī šalles, lakatus un blūzītes. Visu, ko mūsu rokdarbnieces ziemas vakaros darina, turisti vasarā izpērk. Mēs izdodam arī grāmatas par vecticībnieku vēsturi, rituāliem, tradīcijām. Mums ir grāmata par vecticībnieku virtuvi. Tajā apkopotas receptes, kuras savācām no vietējām vecmāmiņām, sievām. Protams, tur ir daudz kopēja ar tradicionālo krievu virtuvi, taču ir arī savdabīgas, tikai mūsu pusē raksturīgas ēdienu receptes. Man patīk šeit strādāt, jo te ikdienas ir daudz cilvēku un jauni notikumi. Centra dibinātāja Anne Gusone jau ir uzrakstījis projektu centra paplašināšanai. Vienīgi grūti ir mūsu sievas iekustināt. Visām ir ģimenes, savas rūpes, negrib vakaros no mājas iet ārā. Uz nodarbībām nāk kādas 20 sievas. Varēja būt vairāk. Mūsdienās nav viegli saglabāt vecticībnieku tradīcijas un dzīvesveidu. Jaunie aizbrauc uz pilsētām, ciematos pārsvarā paliek vecīši. Tas ir ļoti labi, ka mums ir šāds centrs, kurā uzturam un kopjam tradīcijas. Pie mums brauc daudz cilvēku no Krievijas, Eiropas valstīm, kas interesējas par vecticībnieku kultūru. Savs muzejs, savs tradīciju centrs, sava baznīca ir arī turpat blakus esošajā Varņa ciematā. Par to stāsta muzeja vadītāja Raisa Poļakova.
как и везде староверы, как и в Латвии. Vecticībnieki Igaunijā, tāpat kā Latvijā, arī Amerikā, Krievijā ir senās Krievu pareizticīgo baznīcas pārstāvi. Cilvēki, kas nepieņēma patriārha Nikona jaunievedumus. Kad Nikons nāca pie varas, viņš izraisīja baznīcas šķelšanos. Tos, kas turpināja mest krustu ar 2 pirkstiem un ievērot citus senos pareizticīgo rituālus, nodēvēja par šķeltniekiem jeb vecticībniekiem. Nu jau ir 21. gadsimts, bet mēs joprojām metam krustu un kristam savus bērnus ar 2 pirkstiem. Iedzīvotāju skaits ciematā ir krietni sarucis un ikdienā dievkalpojumos ir maz ļaužu. Taču lielajos svētkos, lieldienās, vasaras svētkos, Ziemassvētkos, tad bērni, mazbērni, kas tagad ir kurais, Tallinā, Rīgā, Pēterburgā, Londonā, sabrauc mājās, un tas ir ļoti patīkams notikums mūsu ciematā. Mums ir tāda tradīcija – baznīcas svētkos doties uz kapiem un noturēt aizlūgumu aizgājušo piemiņai. Uz šiem aizlūgumiem cenšas ierasties visi, jo, ja mēs negodāsim savus senčus, savu vēsturi, mums nebūs nākotnes. Tā ir svēta lieta. Par to, ka ir saglabāta vecticībnieku kultūra, tradīcijas, mums jāpateicas senčiem. Mūsdienās mājās, kur ir stipras dzimtas, tradīcijas ir godā, bet tur, kur pieļauj alkohola lietošanu, smēķēšanu, tas jau ir vājums, un bērni to jūt un aiziet citu ceļu. Sākotnēji vecticībnieki bija stipra kopiena, un visa vārīšanās notika tikai pašu katlā. Varu jums izstāstīt šādu piemēru. Man vecvectāvs pēc pirmās sievas nāves lūdza kopienai atļaut apņemt otro sievu, jo viņa bija no citas kopienas. Šāds dokuments ir saglabājies mūsu lūgšanu namā, un es to redzēju. Mēs sakām nevis baznīca, bet lūgšanu nams. Notika kopienas sanāksme, kurā vecvectāvs lūdza kopienai atļauju otro reizi precēties, un viņam bija jālūdz atļauja arī saviem 3 dēliem no pirmās laulības. Šis piemērs labi ilustrē to, kāpēc mūsu ciemos dzimtām ir stipras saknes un tiek saglabātas tradīcijas. Vecticībniekiem ir pieņemts, ka vīrietis pēc 26 gadu vecuma nedrīkst dzīt bārdu. Tiem, kas dzina bārdu, neļāva dziedāt baznīcas korī. Arī tiem, kas atļāvās lietot spirtotus dzērienus, bija jārēķinās ar draudzes nosodījumu. Dievkalpojumos vecticībnieki stāv nodalīti. Sievietes kreisajā pusē, vīrieši labajā. Vīriešu pusē drīkst stāvēt tikai tās sievietes, kas kļūšas par atraitnēm. Dziedāt baznīcas korī ir liels gods un arī grūts uzdevums. Daudzbalsīgie dziedājumi ir ļoti skaisti, taču arī sarežģīti. Lai tiktu korī, ir jāapgūst pamatīga biezuma dziesmu grāmata vecslāvu valodā. Varņa ciemata vecticībnieki, lai pilnveidotu savu baznīcas dziedājumu prasmi, bija uzrakstījuši projektu un saņēma finansējumu nopietnai apmācību programmai. Skolot dziedāšanā Peipusa vecticībniekus brauc arī Baķuška no Pēterburgas vecticībnieku kopienas, liels senslāvu svēto dziedājumu speciālists. Smagi vecticībniekiem bija padomju okupācijas gadi, kad kopienas noslēgtais dzīvesveids tika izpostīts. Mūsu noslēgtība beidzās līdz ar padomju varas atnākšanu. Reliģiju noliedza, baznīcas svētkus aizliedza, bija arī citas pretlikumības pret ticīgajiem. Uz lūgšanu namiem gāja tikai vecenīts ar maziem bērniem, jo skolā tos, kas gāja uz baznīcu, izsmēja. Pieaugušajiem bija nepatikšanas darbā. Taču, cik atceros no savas jaunības, vecticībnieku meitenes nekad nevalkāja garās bikses, arī tad, kad tās sievietēm bija modē. Vienmēr staigājām svārciņos, jo zinājām, ja uzvilksim bikses, vecmāmiņa stingri norās. Savu kultūru un tradīcijas mums tomēr izdevās nosargāt, un pirms 11 gadiem šeit, bijušajā skolas ēkā, izveidojām vietu, kur pulcēties mūsu ģimenēm, iepazīt un turpināt senās tradīcijas. Šeit katrs dod savu ieguldījumu mūsu novada vēstures apzināšanā. Mūsu ciemi pie Peipus ezera ir ļoti skaisti.
Saglabājusies savdabīgā būvniecība ar slēgtajām sētām, kas ir ļoti praktiska, jo sētas iekšpusē ir kūts, malkas šķūnis, siena novietne. Sievietei ziemas augstumā nekur tālu nav jāstaigā un jāsalst. Pie tam sētas būvēts uz ziemeļu pusi, tā lai māja būtu pasargāta no ziemeļu vējiem. Tagad lielākā daļa māju ir labiekārtotas, ir vanas un duškabīnes, taču kārtīgi saimnieki noteikti saglabā pirti, un dažiem ir vecās dūmu jeb melnās pirtis, kas ir īpaši labas, jo dūmi attīra pēršanās telpu. Senāk šādās pirtīs taču pieņēma dzemdības. Cilvēki zināja, kā izsargāties no infekcijām. Mūsu vīrieši ir ne tikai labi zvejnieki, bet arī prasmīgi celtnieki. No agra pavasara līdz vēlam rudenim viņi ir prom, strādā dažādās pilsētās, ceļ mājas. Kad vīrietis pēc ilgās probūtnes atgriežas ģimenē, viņš nedrīkst ēst no saviem ģimenes traukiem, bet viņam jāēd no laicīgajiem jeb viesu traukiem. Ģimenes traukus un viesu traukus mazgā atsevišķi. 2 nedēļas vīri ēd no laicīgiem traukiem un skaita lūkšanas. Kad ģimene pārliecinās, ka infekcija mājās nav atvesta, viņš var ēst no saviem traukiem. Mūsu ciemata vīrieši ir cēluši mājas Pēterburgā, Rīgā, Tallinā, Tartu, Rakverē, Plaskavā. Un saņemot pēdējo algu, šajās pilsētās viņi pasūta svētbildi, ko novieto mūsu lūkšanu namā. Tāpēc mums ir dažādu meistaru un skolu ikonas. Muzejam, ko esam šeit izveidojuši, ir zīmīgs nosaukums – Dzīvās vēstures muzejs. Laiki mainās, taču dzīve šeit turpinās, un pamatos tā neko daudz neatšķiras no dzīves, kas te ritēja pirms 100 gadiem. Vienīgi cilvēku kļuvis krietni mazāk. Pagājušā gadsimta sākumā mūsu ciematā bija pus 2000 iedzīvotāji, tagad tikai 180, pārsvarā pensijas vecuma cilvēki. Bērni izmācās un aizbrauc arī uz ārzemēm, visi meklē labāku dzīvi. Ciematā paliek tie, kam ir tuvs mūsu dzīvesveids un kam izdevies tuvumā atrast darbu. Pateicoties gara spēkam, vecticībnieki ir spējuši iedzīvoties un izdzīvot svešā vidē. Savu kultūru un tradīcijas saglabāsim arī turpmāk, jo ar igauņiem sadzīvojam labi. Viņi ir mierīga nācija un domstarpību strīdu nebija agrāk un nav arī tagad. Vietējā vara ir lojāla vecticībniekiem, un kas ir svarīgi, Peipusa ciemu vecticībnieki zina valodu un ir Igaunijas pilsoņi, jo mūsu saknes te ir ļoti senas. Mūsu ciemats Varņa, jeb krieviski Voroņa, kronikās pirmo reizi pieminēta 1582. gadā, kad poļu valdīšanas laikā tika veikta tautas skaitīšana. Un šajās kronikās ir minētas dzimtas, kas joprojām dzīvo ciematā. Klusas un rāmas atpūtas cienītājus Tartu pievārtē gaida Kūre viesunams. Sākotnēji tā bija zemnieku saimniecība, kas nodarbojās ar piena lopkopību. Taču 1997. gadā govju kūts tika nojaukta un tās vietā tapa viesu māja ar svinību zāli un konferenču telpām. Diķmalā romantisks namiņš pārīšiem un kemperu stāvvieta. Kā atzīst saimnieki Madis un Ene Motus, viesu uzņemšana ir bizness, kuram jāvelta 24 stundas diennaktī.
90 году, когда Tartuski молочный завод банкрот пошел. 97. gadā bankrotēja Tartu piena kombināts, un es nesaņēmu 150 000 kronu par nodoto pienu. Tajā pašā gadā govis pārdevu, kulti nojaucu un sāku būvēt viesu namu. Nu jau gandrīz 14 gadus nodarbojamies ar turismu. Kā saka, agrāk lauca govis, tagad turistus. Šajos gados viesi ir bijuši no dažādām zemēm un kontinentiem. Vieglāk ir pateikt, no kurienes nav bijuši. Tālākie viesi ir bijuši no Austrālijas, bet pirmie bija no Amerikas. Piedāvājam visu, ko vien turisti vēlas. Mierīgu atpūtu, ekskursijas pa Dienvidu Igauniju, uz Tartu un apkārtni. Braucam makšķerēt uz Jamalgi upi. Arī putnu vērošanu. Mums mežā ir 7 km garš aplis, un putnu vērotāji no visas pasaules brauc, staigā, pēta, skatās, pieraksta, apspriežās. Mums ir ģimenes uzņēmums, un darbi sadalīti tā. Sieva strādā, bet es skaitu naudu. Ja nopietni, tad saimniece tiešām strādā vairāk. Viņa izdomā, ko vajag, bet es roku būvēju, sagādāju nepieciešamo. Galvenais, lai piesaistītu turistus, ir tīrība un klusums. Skaļas kompānijas mēs šeit neņemam. Cilvēki zina, ka šeit varēs mierīgi atpūsties un brauc pie mums. Ir pastāvīgie klienti, kas brauc jau 10 gadus. Ir bijuši arī viesi no Latvijas. Taču latvieši, tāpat kā poļi, paprasa cenu un saka, dārgi gan. Savukārt somi un vācieši priecājas. Pie jums gan ir lēti, klienti ir dažādi, bet cilvēki pamazām sāk aizmirst krīzi un tērēt naudu arī atpūtē. Pisat suunalla kaamera poole. Cilvēka un zirga attiecības, tas ir sens un īpašs stāsts. Lai arī sevis un kravu pārvadāšanai ļaudis tagad dod priekšroku ātrākiem, jaudīgākiem, bet dabai nedraudzīgiem vāģiem, izjāde ar zirgu dāvā tādu sajūtu buķeti, pret kuru pat švītīgam Ferrari ir jāpastāv pie ratiem. Šķirnes zirgu audzēšana, jāšanas skola, izbraukumi ar pajūgiem, izjādes. To visu piedāvā zirgkopības saimniecība Pērna. Pieredzējuši treneru vadībā, te var iemācīties jāt un braši turēties zirga mugurā, var arī kļūt par atzītu sportistu. Pērnas jāšanas skolas audzēkņi sekmīgi startē starptautiskās sacensībās, tostarp arī Baltijas kausa izcīņā pajūgu braukšanā. Pirms dažiem gadiem no kolēģiem Kocēnos viņi nopirka šos sacīkšu ratus, kas izskatās kā neliela kariete, un bija pajūgu braukšanas sacensību aizsācēji. Šogad Baltijas kausa fināls augusta nogalē notiks Kocēnos, un tur startēs arī Pērnas zirgaudzētavas ekipāža. Saimniecības īpašnieks ir Hillara Kalt, un viņš ir arī Igaunijas zirgaudzētāju asociācijas līderis. Juulikuus sai 25 aastat siellä õuepäeva. Mūsu jāšanas skola ir ar senām tradīcijām. Šogad jau atzīmējam 25 gadu jubileju. Varu teikt, ka zirgkopība Igaunijā ir populāra, jo mūsu asociācijā ir 2000 biedru. Audzējam labus šķirnes zirgus, kurus pārdodam ārzemēs. Pie mums brauc daudz cilvēku, pārsvarā no Tartu, kas grib apgūt jāšanu, grib rūpēties par zirgiem vai vienkārši atpūsties, pavērot
nodarbības. Nezinu, kāpēc tā sanācis, bet jāšanas skolā trenējas tikai viens puisis, pārējās ir meitenes. Puikām laikam vairāk interesē motocikli un mašīnas. Bet meitenes, kas bija pirmās mūsu skolas audzēknes, tagad jau uz treniņiem ved savas meitas. Zirgkopība nav viegls, taču interesants bizness. Tas prasa daudz laika, enerģijas, arī līdzekļus, bet sniedz lielu gandarījumu. Saimniecībā lielās platībās audzējam graudus, tāpēc bizness ir stabils. Vienā gadā labāk veicas ar zirgu pārdošanu, citā ar graudiem, un tā mēs rikšojam uz priekšu. Да, у нас Балтийский кубок. В мае был здесь есть турнир. Pērnas zirgu fermā ir ap 70 zirgu. Ir saimnieki, kas dzīvo pilsētā, bet savu rikšotāju aprūpi uztic profesionāliem zirgkopjiem. Zirgs ir ne tikai skaists, spēcīgs un ātrs, bet arī muzikāls dzīvnieks, kas spēj apgūt visai iespaidīgus deju uzvedumus. It's daring you to see what it is that's written